Turpināsim mūsu iesākto konferenci, jeb iedvesmas stāsts no vadītājiem ar nākošo mūsu runātāju, kas ir Līna Sinka, kas arī ir šīs mūsu skolas absolvente, kā arī, bet pats galvenais, kāpēc viņa šeit ir šodien ar mums, jo viņa ir, vēl teikt, pirmās IT izglītības programmas izveidotājām bērniem. Un programma darbojās jau 3 gadus un ir bijusi nopelniem bagāta. Bet vairāk par to, kā viņai tas izdevās, uzzināsim no Līnas pašas. Tāpēc ar aplausiem lūdzu. Jā, labdien visiem! Mans vārds ir Linda un esmu izglītības iniciatīvas Learn IT līdzdibinātāja. Un man ir patiesa prieks šeit būt un turpināt sadarbību ar Rīgas biznesa skolu, kuru pati esmu nesen absolvējusi. Tad šīs prezentācijas laikā es vēlētos jums iedot gana daudz iedvesmas, tiem cilvēkiem, kuri nav uzsākuši uzņēmēju darbību, to darīt šobrīd un uzdāvināt to kā dāvanu Latvijai uz 100 gadu dzimšanas dienu. Tā esmu es. Es darbojos jau 3. mācību gadu izglītības lauciņā. Man ir 23 gadi. Sevi skolā atceros kā enerģisku, mērķtiecīgu, ambiciozu meiteni, kurai patīk atrasties starp cilvēkiem, no kuriem es varēju mācīties. Kā jau lielākai daļai jauniešu tajā laikā, man nebija ne mazākās nojausmas, kur mācīties, ko mācīties. Neizvēlējos sekot vecāku piemēram un mācoties medicīnu. Sapratu vidusskolas beigās, ka varētu pamēģināt uzņēmēju darbību. Tā mans piedzīvojums sākās. Es iestājos Rīgas biznesa skolā. Esošā vide mani ļoti motivēja attīstīt līderības prasmes un nepārtraukti meklēt veidus, kā attīstīties. Beidzot 1. kursu bija jāiet praksē, es to izgāju, tad es sapratu, ka es nesēdēšu mēnesi mājās, es atradu brīvprātīgo darbu, es devos uz Dienvidameriku, uz Peru, es 6 nedēļas mācīju bērniem angļu valodu. Mēs bijām 3 skolotājs, tas izaicinājums varbūt nebija tik liels, jo mēs bijām 3 klasē. Bet projektam noslēdzoties, mums nezinot, bērni organizēja mums lielu pasākumu, kur pateicās mums par dotajām zināšanām un pavadīto laiku kopā. Un tas bija tas brīdis, kad es sapratu, cik svarīga ir kvalitatīva izglītība. Un tas arī bija tāds starta posms manā karjerā. Atgriezos atpakaļ, turpināju mācības 2. kursā. Protams, atkal vajadzēja izaicinājumu, vajadzēja vēl izaicinājumu, nepietika ar skolu. Es iestājos, turpinot attīstīt līderību, es iestājos jauniešu attīstības programmā Go Beyond, ko arī atbalsta Rīgas biznesa skola. Un satiku līdzīgi domājušus cilvēkus un radās ideja par izglītības projektu Learn IT. Un mēs bijām 2 un mums bija ļoti vienosas redzējums, kādai jābūt izglītībai. Un tajā brīdī mēs redzējām, ka mūsu bērniem jaunai paaudzei ir jāpiedāvā iegūt mūsdienīgu izglītību, tā, lai šie bērni nākotnē spēj konkurēt ne tikai Latvijas tirgū, bet arī globāli. Un lai šiem bērniem nākotnē ir iespēja mainīt un uzlabot esošos procesus un attīstīt savu un Latvijas nākotnes redzējumu. Tas tā lielā vīzija, un tad, protams, kā to darīt,
secinājām, ka mācību programma ir jāveido balstīt uz kompetencēm. Ir svarīgi attīstīt tādas prasmes kā loģiskā domāšana, sadarbība un radošums, jo šobrīd šī informācija ir ļoti daudz un viņa ir pieejama patiesībā pāris sekundžu laikā, atverot Google. Līdz ar to mēs redzējām, ka ir jāvelta fokus uz šo zināšanu pielietojumu praksē. Protams, vienā brīdī nevar doties uz Izglītības un zinātnes ministriju un teikt, ir jāmaina izglītības sistēma. Mēs sākām ar kaut ko mazu, mēs sākām ar ārpus skolas izglītības iniciatīvu. Tā ideja bija mācīt programmēšanu sākumskolēniem, jo programmēšana mūsdienās ir lielisks rīks, kā attīstīt algoritmisko domāšanu, šo te pašu sadarbību un varbūt, ka arī daudziem šodien mainīsies iespējas par programmēšanu, bet ir ļoti visādi varianti, kā arī attīstīt šo radošumu. Pirmais pilotprojekts Rīgas Teigas vidusskolā. Arī atkal liels izaicinājums. Mums ar kolēģi vēl aizvien nav IT izglītība. Esmu pabeigusi Rīgas biznesa skolu, biznesa vadība. Attiecīgi kolēģi ir beigusi maģistrs juristos. Un tad bija kaut kādā veidā jāpārliecina, kāpēc šo pulciņu vajadzētu īstenot skolā. Tad mēs abas divas kopā ar mentoru, kas bija skolas vecāku padomes vadītājs, devāmies pie direktoras. Tajā sarunā mēs nevienu vārdu nepateicām, visu pateica mūsu mentors, bet tā bija tā pieredze un tā bija tā uzdrīkstēšanās tajā situācijā. Un mēs sākām ar 14 bērniem vienā grupā, un šis ir 3. mācību gads, un ir 13 skolas Rīgā, ir arī reģionāli attīstamies, ir nodarbības notiek Lielvārdē un Prēļos. Kopā ir apmācīti vismaz 300 skolēni. Mums ir brīnišķīga un radoša skolotāja komanda, kopā 13 skolotāji. Aizvien meklējam veidus, partnerus, kā nākotnē piedāvāt tik vienam bērnam šīs zināšanas iegūt jau sākumskolā. Un tāpat laikā ir noslēgta veiksmīga sadarbība ar lieliem uzņēmumiem, kā piemēram Tele2 Shared Service Center, ar kuru palīdzību no šī gada 100 meitenes visā Latvijā var apgūt programmēšanu bez maksas. Ejot tālāk, tad ir, protams, tie secinājumi radušies pēc šiem 2 nostrādātajiem gadiem. Tas pirmais, ko jau es iepriekš diezgan daudz pieminēju, ir svarīgs šis izaicinājums. Jo mēs visvairāk mācāmies tad, kad mēs ejam ārpus šīs komforta zonas. Un, ja es paskatos atpakaļ, tad es visu laiku meklēju neapzināti iespējas, kā pilnveidoties, kā iepazīt jaunus cilvēkus, kā attīstīt šo te pašu līderību. Un tam visam bija vajadzīga drosme. Un drosme uzdrīkstēties un īstenot savus sapņus un ieceres un kaut kādas ambīcijas, kas man bija jau diezgan kādu laiku atpakaļ. Otrkārt, ir ļoti strauji mainīga vide, ir diezgan liels tas stresa līmenis, līdz ar to ir jāspēj ātri pielāgoties. Un, protams, nevienmēr tas sanāk, bet ja ir šie kritumi vai šīs grūtības, tad tās jebkurā gadījumā ir kaut kādā veidā jāpārvar, un ja nevar ieiet pa durvīm, tad būs logi, un kāds logu atvērs. Un vismaz mūsu gadījumā es ar konkrētu piemēru minēt. Arī bija pirmais gads projektā, mēs arī devāmies pie atpazīstama uzņēmuma. Tā atbilde bija, jūsu iniciatīva ir lieliska un mēs ticam, ka jūs viss izdosies, bet šoreiz mēs nevaram jūs atbalstīt. Nāciet pēc 2 gadiem, kad šī programma būs akreditēta, un tad mēs varēsim runāt jau par telpām, par jauniem projektiem un tā tālāk. Līdz ar to, jebkurā gadījumā arī šis uzņēmums pateica, nē, mēs klavējām pie citiem logiem, un tas rezultāts ir kaut kādā mērā sasniegts.
Es nevaru iedomāties savu darbu bez komandas, bez savas kolēģis, kura vienmēr ir kaut kādā ziņā papildinājusi mani, un es esmu papildinājusi viņu. Mums ir ļoti atšķirīgas tās prasmes. Un es ticu, ka mūsdienās vienam pašam kaut ko uzsākt ir ļoti, ļoti grūti, tāpēc ir jāmeklē cilvēki ar līdzīgu domāšanu, bet atšķirīgām prasmēm. Un tad es domāju, ka var sasniegt ļoti augstus rezultātus. Tad, kad ir šis izaicinājums, ir šī neatlaidība un drosme un sadarbība, tad ir arī gandarījums. Un ko es varu pateikt par savu darbu, tad man ir liels prieks, ka ir pulciņi, kuri notiek piekdienās. Un ir bērni, kuri gaida piekdienu, nevis tikai tāpēc, ka nākamajā dienā ir sestdiena, varēs atpūsties, bet tāpēc, ka būs programmēšanas nodarbības, kur bērni varēs iegūt jaunas zināšanas un kvalitatīvi pavadīt laiku kopā. Tas ir īsumā viss. Es noteikti aicinātu jauniešus uzdrīkstēties un uzsākt savu uzņēmēju darbību, lai darītu profesionālā karjerā lietas, kas patiešām aizrauj. Paldies! Esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies, Linda! Lai veiksmīgāk mums ievirzītos šī jautājuma atbilžu sesija, es uzdošu atkal pirmo jautājumu, protams. Un man ļoti patīk tas, ko tu, teiksim, tā metafors pateici, iekāpšana pa logiem. Un tāpēc mans jautājums ir, par cik logiem būtu jāiekāpj, lai iegūtu partneri? Iepriekš kolēģi ļoti labi minēja, kad ir... Ja ir laba ideja un ja ir enerģija, tad tik daudz tos logus nemaz nevajag. Tā kā mums bija 2-3 logi un mēs iekāpām. Bet es domāju, ka tas ir arī lielā mērā atkarīgs no idejas un no komandas kompetences visnotaļ. Jā, tas arī, ko tikko minēja par ideju un enerģiju. Paldies Jurim par to, jo to arī varēja to formulu veiksmīgi redzēt, kāds izpaužās tavā darbā. Jautājumi no auditorijas puses par Learn IT un Lindu. Es varbūt vietas. Par cik mums šis notiek tiešais te būs nepieciešams mikrofonā? Man tāds īsais jautājums patiesībā gan Lindai, gan Jurim. Noklausījāmies 2 stāstus. Kā izmērīt, kur katram ir tā veiksme? Vai es esmu šodien veiksmīgs? Vai man drusku vēl ir jāpaskrien? Gads, 2, lai es būtu veiksmīgs? Kas ir tā mēraukla jūsuprāt? Šis jautājums gan Jurim, gan Lindai. Jo mums apkārt ir dažādas pieredzes, dažādi cilvēki, dažāda vēsture, prakse aiz muguras, dažāda izglītība. Viss ir dažādi. Kā izmērīt to veiksmi? Ļoti labs jautājums. Mana veiksme nekad nav bijusi, tas nav bijis mans pašmērķis. Tas, kas mani motivē, ir mainīt cilvēku dzīves caur izglītību. Un, ja es redzu, ka tas notiek, tad esmu laimīga, un tad tas ir tas mans gandarījums. Un es domāju, tādā ziņā es varu teikt, ka šobrīd esmu veiksmīga, jo esmu sasniegusi savus mērķus un es redzu to rezultātu. Tā īsa atbilde. Paldies, jā, tiešām labs jautājums. Es domāju, ka tiešām grūti būtu radīt vienu nogriezni, pēc kur mērīt un tādu strukturēti pateikt, ka tā ir viens atskaites punkts, kurā mēs varam redzēt un pateikt kaut kas no sajūtām, jo man liekas, ir svarīgi, ka tu vakarā, teiksim, apsēdies un paskaties, kā ir pagājusi tava diena, un tu esi ar viņu apmierināts. Un Linda pieminēja, ka tas skrējiens jau mūsu dzīvēs reizēm ir gan nežēlīgs, un tas stresa līmenis caur šo skrējienu aizvien paaugstinās, un tad ir kaut kāds mirklis, kad tu sajūti, kad
kas ir tas svarīgākais, kas tev visā tajā rada to prieku un to labo sajūtu. Ja? Un kā jau es minēju savā stāstā, faktiski man liekas, ka tā ir tāda paradigma, kas ir izveidojusies, kad ļoti viegli to ir izmērīt pēc uzņēmuma apgrozījuma un peļņas. Un kādiem tehniskiem rādītājiem, un tādā veidā mēs tā kā kultivējam to ideju, ka tā ir arī tā veiksma un tā sajūta, bet man liekas, tā veiksma ir, ka tu pamaini savu tos atskaites punktus un paskaties apkārt sev riņķī, un tu ieraugi tādu zaļojošu pļauju, kad cilvēki visapkārt ir priecīgi, nevis tu viens, bet daudzi tev apkārt ir priecīgi. Un es atkal atgriežos pie tās idejas, ka tā jau arī ir tā biznesa koncepcija kā tāda, jo visapkārt, mums pilnīgi noteikti, mēs ražojam grāmatas. Un tad, kad cilvēki jūtās labi, tad viņi, manuprāt, lasa grāmatas arī dzen. Jo, varbūt, ka tā nav gluži pirmā nepieciešamības prece. Un tādā veidā, jo vairāk cilvēki, jo viņi arī tas biznes tādā veidā attīstās un attiecīgi kā visa sabiedrība. Es nezinu, vai es precīzi atbildēju, bet tas tiešām ir svarīgi, pie kā mēs dzīvē pieķeramies un kas mums ir svarīgi. Un šī, ja jahta svarīga, tad ir ok. Arī tā ir kaut kāda veiksmes sajūta un laba sajūta. Es nesaku, ka jahtas nevajag, bet kādā veidā viņas top un kas paliek aiz tās jahtas tapšanas, tas laikam ir svarīgi. Un tad tā ir tā veiksme saprast, man liekas, beigās sanāk, ka tā veiksme nevis tas uzņēmuma izmērs, bet tā veiksme ir savā dzīvē saprastu, kas ir veiksme. Jā, un arī, kad tu redzi apkārt tiešām riņķī, kad mazinās kaut kādas savu veidu ciešanas, kad tu laba sajūta riņķī, kad viss ir labi. Mēs kādreiz ar šo te biznesa skrējienā nepamanām kaut kādu detaļu, kad mēs esam radījuši to savu veiksmu stāstu, bet varbūt kādu sapni iznīcinājuši. Un ideālā pasaulē būtu, kad abi divi ir radījuši savus veiksmu stāstus, un man prieks, ka Linda to dara un ir iespējamā misija, kas ir kolosāls. Un man liekas, ka pilnīgi droši vajag iet uz izglītības ministriju un teikt, mums vajag kaut ko mainīt. Tagad tas tika darīts. Paldies abiem runātājiem par atbildēm uz jautājumiem. Lūdzu, vēl kādi jautājumi no auditorijas puses? Tā, man vairāk jautājums par to biznesa ideju. Kādi bija tie pirmie izaicinājumi, piemēram, Teikas vidusskolā, un kāds ir tas peļņas modelis? Sapratu, pulciņi, bet skolās, tikko jau minēju, un kas būtu tas, kas būtu skolām jādara, lai viņus vēlētos, piemēram, šādu kursu vai pulciņu vai un arī, Un jo ir redzēta iniciatīva Amerikā, ka tagad tas ļoti populāri, jo tā principā ir mūsu nākotne, kad viss iet uz IT un arī sākuma skolās mēģina ievadīt bērnus un attīstīt programmēšanas prasmes. Un tā. Paldies. Es atceros visus jautājumus. Sākot ar pirmo, tas ir jebkuram startupam, jebkurai iniciatīvai, kad ir jāiegūst šī uzticamība, kad reāli tev nav konkrēti rezultāti, ir produkts vai šis pakalpojums, un viņš reāli ir jāpārdod, un tur nāk iekšā tā kompetence un kontakti sākumā, un tāpēc arī ir tagad daudz pieejami šie coachi, mentori, kurus arī noteikti visiem startupiem ieteiktu izmantot, jo pašam savu galvu arī beidzot labas augstskolas realitātē atšķirās tā situācija. Uzticamība un tad saprast, kādas kompetences ir vajadzīgas komandā, jo mūsu gadījumā tad mums bija vajadzīgs skolotājs ar zināšanām programmēšanā, jo mums viņas nebija. Man bija tā biznesa puse, Elīnai vairāk tā analītiskā, viņa vienmēr visus dokumentus kārto, un lai viss ir pēc struktūras, jo struktūra ir ļoti, ļoti svarīga. Tā kā, tas atšķirīgs prasmes komandā. Un trešais ir klienta apkalpošana, jo
vakardien arī bija prezentācija viena, un tad jautājums, kā jūs tiekat galā ar bērniem, jo viņi taču ir tik nedisciplinēti, bet bieži vien ar vecākiem grūtāk tik galā, ja viņiem ir arī kaut kāds skatījums, kādai jābūt programmai, un ko bērniem vajag mācīties un tā tālāk. Nu jā, un tad ir jāspēj atrast kompromisu un jāpaskaidro situācija, jā. Otrais jautājums par atgādini par... Jā, ir tā, ka tas ir vecāku maksājums. Vecāku maksā 25 eiro mēnesī. Šīs nodarbības notiek reizi nedēļā, pusotras stundas garumā. Un tu pareizi pateici, ka no jauna ritenis nav izdomāts. Šī ideja pati radās paskatoties, kas notiek ārpusē. Igaunija ir solis priekšu tajā ziņā, jo viņi jau to dara uzsākuši jau pirms 3 gadiem. Es zinu, ka vismaz 30 skolās programmēšana ir obligāts priekšmets no 1. klases. Ļoti daudz Eiropas skolas arī tagad pievienojās, un Amerikā arī ir diezgan daudz dažādas iniciatīvas, ne tikai sākuma skolā, bet no 1. līdz 12. klasē, jo tas izaicinājums ir liels, un visi apzinās, ka programmētāji būs vajadzīgi. Tad dažādos veidos šī problēma tiek risināta. Nu jā, un tad kopsavilkumā tie ir šobrīd vecāku maksājumi, un mums ir piesaistīts partneris, kas arī maksā par konkrētu nodarbību vadīšanu. Un trešais, kas skolām ir jādara, skolām ir jāiet līdzi laikam. Un es ļoti priecājos par vairākām skolām, kur ir sevišķi Rīgā, jo mums vairāk Rīgā ir šīs nodarbības, ka skolas ir progresīvas un ir tiešām, teiksim, 5-10 skolas, kuras redz, ka viņas piedalās visos projektos. Bet ir šī domāšana uz priekšu. Jo, protams, ka ir jaunas iniciatīvas, atkal ir kaut kas jāmaina, bet, ja neies līdz laikam, tad arī skolēniem nebūs labāki rezultāti un nekas nemainīsies. Skolām jābūt atvērtām un ir izaicinājums noteikti arī mūsu projektā ir skolotāji, jo mums ir jāiemāca kaut kas bērniem, kas viņiem būs vajadzīgs nākotnē. Tā kā šobrīd esošiem skolotājiem šīs zināšanas nav un ir vajadzīgas skolotāju apmācības, es domāju, tādā nacionālā līmenī. Jo viens ir, ka ļoti daudz iesaistītās puses saka, ka ir jāizmanto tehnoloģijas, bet tai pašā laikā es runāju ar skolotājiem, viņi iet uz apmācībām un apmācībās šie lektori vada, tas saturs tiek pasniegts tādā pašā veidā kā pirms 20 gadiem, tad mēs nevaram vainot skolotājus, ka viņi neizmanto planšetes, dators, interaktīvās tāfeles, kuras nopirkts, ja nav apmācības, kur viņi var iegūt šīs prasmes, kā izmantot.